Aizlūpas biezenītes. Tur jūs nekādu piedzīvojumu nekad vēl neesat redzējis savā dzīvē. Pārdzīvojums. Jā, piedzīvojums. Tā arī ir tas biezenītis. Man ir 3 lietas, kuras es gribu paspēt, vai ne, pirms notiek pasaules gals. Es gribu novadīt hokeja spēli, komentēt, jā. Pieskarties Lindas Līna. Albumiem. Bija vēl 3. lieta, ko es īsti neatceros, bet es viņu... Ar Samantīnu ierakstīt dziesmu Dzīvo nebrīvi, tas ir tā kā dzīvo cietumā. Neko nelaid vējā. Es gribētu Čaulā uzfilmēt savu mūzikas videoklipu kopā ar Mārtiņu, tādu nenormālu svēgu. Svēgaut vienkārši. Atrast to stirnu, kas man pieķēzīja pastkasti. Kā es viņa galvu nocirtu? Tas man asociējās ar to vārdu kvieplis. Ar čūlai, kuram tāda kaitinoša sejas izteiksme. Mēs tam žērāk lasējām, kurvi mācījās prom, es nezinu. Kurvis? Es eju pa mežu, meklēju sēnes. Es sagriežu sēnes mežā, un es metu iekšā viņas kurvī, vai ne? Tas sniegs jau palicis pārāk mainstreams Latvijā, viņš ļoti rad, kad parādās. Kā? Es neesmu tik trūcīgs, es jungle popu varu atļauties, viņš ir augsts. Tā kā es simulēšu, kad es ēdu sniegu, tā kā es ēdīšu jungle popu, tas būs mans sniegs. Jungle pop svēg. Jā, svēgaut. Kolumbijs. Tāds, kurš, lai man būtu milzīgs kronis, milzīga ķēde, milzīgs krēsls, ierocis rokās un vesela kolona ar melniem džipiem un S-klases meršiem. Tu varētu braukāt, visur, kur vienkārši gribi. Tā tad es gribu būt Igaunijas valsts prezidents. Varbūt pārāk daudz geju debesīs. Zils, vai vismaz kaut kas šajā pasaulē būtu ļoti skaists. Jā, ļoti dabīgs zils, kas tev neuzmācās. Jo es uzskatu, ka pēc fizikas likumiem gaisma rada tomēr kaut kādu negatīvu enerģiju un izdala tos ķīmiskos visādus tos... Svēgaut. Oriģināli 3, 2... Tūlīt vairs nebūs neviens. Tas kārtībā. Man ir, lai iet 30 ar Mariju Čepelovu, jo, mēs esam kopā, attiecīgi mums ir ļoti labas attiecības. Galvenais, lai tur ir salvets, kā. Tur ir salvets. Svēgaut. Jautājums! Es domāju, ka no žalūzijām ne tikai krēslu var uztaisīt. Kur ir tā stirna? Kas pieķēzīja nabaga Kristapam paskatīt. Tu sutiners esi, ka tev visu laiku zvana kaut ko prasa kāds.